No sapņa par mājokli līdz atslēgām durvīs. Viss par un ap mājokļu iegādi, būvniecību un remontu. Sveiciens visiem mājokļu sarunu podkāstu klausītājiem. Gads tuvojas noslēgumam, tāpēc šodien uz sarunu esmu aicinājis Kasparu Ekšu, Bonava Latvijas pārdošanas un marketinga vadītāju, lai aprunātos, kādas tendences vērojams jauno projektu dzīvokļu segmentā un ko varam sagaidīt nākamajā gadā. Sveiks, Kaspar! Sveiks! Tas gada noslēgums vienmēr ir tāds atskats nedaudz vairāk uz to, kas ir padarīts, kāds ir bijis iepriekšējais gads, noteikti tas skatījums arī uz to, kas mūs sagaida turpmāk. Un varbūt tad iesākumā kopumā pastāst, kādas ir šīs galvenās tendences jauno projektu tirgu Latvijā šobrīd. Jā, gads iet uz beigām. Tā pirmā lieta, kas man iešāvās prātā, kad noteikti gads ir labāks nekā kaut kādā mērā iepriekšējais. It sevišķi, protams, spilgtāk atmiņā ir palikušas tieši gada beigas, kad Eiribor likme sāka samazināties, un to mēs diezgan spilgti arī redzējām klientu aktivitātē, kas jau sākot no septembra diezgan jau aktivizējās, un cilvēki un pieprasījums mūsu klientu vidū diezgan pieauga. Tā kā es teiktu, gada beigas bija pavisam aktīvas, gada vidus, principā varbūt tāds otrais ceturksnis bija tāds mazliet švakāks, bet gads iesākās labi, un jau vasara, gada beigas jau bija tāds, jau parādīja jau pavisam tādas labas, jau tādas atzimšanas zīmes. Jā, īstenībā tas, ko tu stāstīji, sasaucās arī pie mums, te nesen viesojās arī mūsu pašu galvenā ekonomista Līva Zorganfreja, un tur viņi tieši to pašu stāstīja, ka šobrīd mēs esam laikam izdzīvojuši cauri to bedri, kas veidojās sākot ar 22. gadu, kas saka, viss šī te inflācijas bažas un Eiribor kāpu un vispārējais, un šobrīd mēs esam tajā pašā punktā, kādā mēs bijām 2021. gadā. Principā tā bedra ir garām, bedra ir aiz muguras, un tagad tikai sagaidām tā izaugsme, kas līdz 21. gadam tā izaugsme veidojās, un tad pēc tā, kā saka, karam sākoties, veidojās šī te bedra. Tā kā, tas sasaucās laikam ar to, ko tu stāsti arī, un ko arī mēs redzam no mūsu pārdošanas datiem, kad gada otrā puse ir tāda veiksmīgāka jau šogad. Jā, kaut kādā mērā es piekrītu, jo patiesībā mums attīstītājiem 21. gads bija pats labākais gads, kāds mums bija bijis līdz šim. Bonava vēsturē tas bija, es pats Bonavā esmu jau 8 gadus, un principā gandrīz kopš pašas dzimšanas, un nebija neviens tik labs gads bijis. Jo cilvēkiem tiešām bija pēc Covidā saglabājušies uzkrājumi, cilvēki bija izvērtējuši esošo situāciju, esošo mājokli, kurā viņi dzīvo, un finansējums bija pieejams, un viņi tiešām steidzās un tērēja šos uzkrājumus jaunu mājokļu iegādē. Un tas bija vienkārši fantastisks gads. Mums pat izdevās pārdot dzīvokļus, kurus mēs pat citreiz nepārdotu tik ātri. Pieprasījums bija liels. Un, protams, sākoties karam, sekoja ļoti daudz izaicinājumi jau ar visām būvniecības izmaksām, piegādes ķēdēm, kas īsti vēl nebija pat atrisināts pēc Covida. Un, attiecīgi pieauga būvniecības izmaksas kopā ar šo klientu un cilvēku nedrošības sajūtu un Eiriboru, un tad tas viss kaut kādā veidā aizgāja tādā varbūt nevēlamā gultnē, kas beidzot, jo mēs skatāmies, ka pamazām, jo mēs no tā visa esam jau kaut cik jau pabāzuši galvu. Es negribētu teikt, ka izkāpuši ārā, bet galvu pabāzuši mēs noteikti pēc datiem it kā esam izkāpuši ārā, gan pēc iedzīvotāju tās pārliecības, tās konfidences, kādas viņam ir, gan pēc tā, kādas ir šobrīd, inflācijas, kā saka, skaitļi un ienākums, kā saka, šis balans, tā kā, kā izstāsta, ka turpmāk jābūt arī labam. Cerams, ka 25. gads arī būs tāds veiksmīgs. Bet tu arī pieskāries tam, ka bija šī, nosauksim to par bedri, sākoties karam, kad bija izaicinājumi ar būvmateriālu piegādēm, bija noteikti izaicinājumi arī ar darba spēku kaut kādā ziņā. Vai šī bedra neveidoja arī kaut kādu bedri šajā nekustamo īpašumu jauno projektu piedāvājumā? Vai šobrīd tas piedāvājumu klāsts ir gana pietiekams, ir no kā izvēlēties, vai tomēr tas jau ir tāds mazs deficīts un jāgrāb tas, kas ir šobrīd? Patiesībā es pat gribētu teikt, ka tieši šo te deficītu radīja vairāk tieši finansiālās izmaksas, kas ir saistītas ar Eiriboru, jo, protams, kombinācijā ar to, ka cilvēkiem, kas potenciāli būtu iegādājušies mājokļi, nebija šī pārliecība, un līdz ar to arī attīstītājiem uzsākt jaunus projektus bija
ļoti, tā teikt, ļoti riskanti, un tur bija nepieciešams tāda diezgan stipra pārliecība par to, ka kaut kādā laika periodā tomēr šos dzīvokļus izdosies pārdot, un šīs finanšu izmaksas kaut kādā mērā nenovedīs uzņēmumu kaut kādās sliktās finansiālās situācijās. Un, tas, protams, būtu galvenais iemesls, kādēļ šobrīd šī situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un, šobrīd principā ir tā, ka tirgu ir pieejami aptuveni 4000 dzīvokļu, no kuriem aptuveni 2000, 1900, man liekas, 70 ar maz astīti, ir jau pabeigti. Kas ir īstenībā priekš Latvijas tirgus tāda arī diezgan unikāla situācija. Ja mēs paskatāmies mazliet atpakaļ, tad 21. gadā, kad bija šis lielais bums, ja to tā var nosaukt, un augstais pieprasījums, tad faktiski, un arī līdz šim, arī līdz 21. gadam, varbūt ar maz izņēmumu tieši Covid laikā, šis gatavo mājokļu skaits bija ļoti minimāls. Un ja es, piemēram, atskatos arī tieši uz Bonavas vēsturi, tad mums vienmēr bija tā, ka mēs aptuveni 95% dzīvokļu izpārdodam būvniecības stadijā. Un tad faktiski bija tā, ka cilvēks viņš atnāk, viņš grib apskatīties, kā izskatās apdara mājoklī, bet mums tā kā nav viņu, kur ielaist, jo tiklīdz mēs nododam eksploatācijā, mēs arī atdodam jaunajiem īpašniekiem šos dzīvokļus. Bet tagad mēs saskarāmies ar to, ka tomēr ir tāda situācija, ka mēs tomēr cilvēkus aicinam, ka viņi var atnākt, viņi var apskatīties. Un principā tas pat pilnīgi kaut kādā mērā apgriez to varbūt pat tādu komunikāciju ar klientiem, tad pat arī no pārdošanas ziņas. Mums parasti bija tā, ka visi parasti nāca pie mums uz biroju, bet tagad mēs tikāmies jau reāli projektos, un tas arī bija kaut kas jauns priekš mums. Bet es saprotu, ka noteikti ir arī gan tāda ir iespēja, noteikti ir iespēja arī rezervēt, ja pie jums arī šos mājokļus, ka viņi vēl ir tikai, būvniecības procesā. Jā, un es pat teiktu, ka tas ir arī viens no tādiem pozitīviem aspektiem, ko es redzu, ka cilvēki sāk atkal to darīt. Jo pēdējā laikā, kopš kara sākuma un kopš tevis arī pieminētās Bedres rašanās bija tā, ka lielākā daļa cilvēku patiesībā iegādājas mājokli tikai tad, kad viņiem bija, es negribētu teikt galēji nepieciešamība, jo visi taču mēs kaut kur dzīvojam, bet lielā mērā tie bija ļoti pārdomāti pirkumi un tiešām tajā brīdī, ja viņiem šis mājoklis tiešām ir nepieciešams. Ja pirms tam bija tā, ka bieži vien cilvēki vienkārši gribēja uzlabot dzīves apstākļus, viņam iespējams bija apnicis dzīvot padomju laika mājoklī, un tad viņš skatās, ka viņam bankas kredīts sanāk, tad viņš izdomā pārvākties. Bet šajā laikā bija tā, ka cilvēki pirka tikai tad, kad ir vajadzīgs, un arī tikai tad, ja viņš var uzreiz tur ievākties. Faktiski bija tā, ka bija ļoti grūti cilvēkus pārliecināt, ka viņam ir šobrīd jārezervē dzīvoklis mājā, kur būs gatava iespējams pēc 1,5–2 gadiem. Un, jo cilvēki pirmām kārtām īsti nevarēja saprast, kas pēc šiem 2 gadiem notiks, un otrām kārtām negribēja uzņemties saistības kaut kādā ilgtermiņā, bet tagad pēdējos mēnešos, to rāda arī vairāk mūsu projektu, kurus mēs esam sākuši. Mēs redzam, ka cilvēki sāk atgriezties uz šo jau iepriekš rezervēšanu. Tā ir tāda ļoti pozitīva iezīme, manuprāt, ko mēs redzam šobrīd. Kādi ir tie izvēles kritēriji tad pašreiz iedzīvotājiem? Tu saki, tad viņi izvēlās tā daudz maz detalizēti un skatās, lai tas tiešām būtu viņam atbilstoši, vai kas ir tas svarīgākais? Tā ir lokācija, kvalitāte, energoefektivitāte, cena, kas no tā ir viss tas svarīgākais? Vai jūs spējat sakombinēt visu kopā šo visus aspektus? Kaut kādā mērā tā, protams, ir kombinācija no visiem šiem tevis minētajiem faktoriem. Nekustamā īpašuma jomā, protams, vienmēr ir trīs galvenie parametri. Lokācija. Bet tas tiešām tā ir, jā? Es gribētu teikt, ja varbūt ne 100%, tad 90%. Pavisam noteikti. Šobrīd, kas ir nācis klāt, un vienmēr ir tāds angļu valodā, tas ir value for money, latviešu valodā tas varētu būt vērtību, ko tu iegūst par samaksāto naudu. Es neesmu dzirdējis vienkārši labāku tulkojumu. Ja? Bet cilvēki skatās šo attiecību, ko viņi iegūst par šo naudu, sevišķi brīdī, kad nauda maksāja dārgi, tad cilvēki tiešām izvērtē ļoti rūpīgi, ko viņi iegūst par to pretī. Un patiesībā lokācija, tas, ko mēs redzam, kad jo tā lokācija ir spēcīgāka un viņa ir gatavāka. Šajā gadījumā mēs runājam, piemēram, par Drēliņu projektu, kur mums kopumā 16 mājas. Mēs tagad esam uzsākuši pārdošanu pēdējā mājā. Mums paralēli vēl arī
pārdodās iepriekšējā māja, bet viņas vēl ir būvniecības stadijā. Un mēs redzam, ka tiešām cilvēki šo lokāciju, viņi ir jau iemīļota, saprotama, un viņa drīz arī šī te attīstība noslēgsies. Līdz ar to viņi jau spēja izvērtēt, kā izskatīsies kopā labiekārtojums, kā tur. Viņi jau spēja iztēloties to dzīvi, kas tur būs, un līdz ar to viņi ir arī gatavi pirkt būvniecības stadijā šo te mājokli. Ar to, ka ar nosacījumu, ka viņš būs gatavs iespējams pēc pusgada vai gada. Un ka, tas, protams, tas parāda vēlreiz to lokācijas un to produkta cenas attiecību, jo mēs pavisam neslēpjot Dreiliņu projekts šobrīd ir viens no mūsu pieejamākajiem projektiem, tad, līdz ar to tas ir tāds, ko cilvēks spēj saprast, novērtēt un beigās arī nopirkt. Ja mēs pieskārāmies cenām, tad droši vien tu vari pakomentēt, kas šobrīd notiek īstenībā ar cenām. Tad kāds ir tās vidējās cenas jaunajos projektos? Protams, projekts no projekta atšķirās, bet apmēram robežās. Un kāds ir tās prognozes, kas ar viņām varētu notikt tālāk? Vai ir sagaidāms kāds cenu kritums, vai tomēr uz to īsti nav ko cerēt šobrīd? Ar tām cenām ir tā, ka pavisam vidējā cena šobrīd tirgu, kas ir vidējās klases mājokļi. Mēs šeit šobrīd nerunājam par tādu ekonomisko klasi, bet par vidējo klasi ir vidēji 2600, ap 2600 eiro par kvadrātmetru. Protams, atkarībā no dzīvokļa lieluma un platības, tad attiecīgi veidojās šī gala cena. Un es teiktu, ka šīs cenas pamazām ir pieaugušas. Varbūt ne ļoti daudz, ja es pareizi atceros, tad tie varētu būt kaut kādi aptuveni 6%, laikam, ja es nemaldos pret iepriekšējo gadu. Un, protams, tas kāpums ir minimāls, bet, ja mēs skatāmies, kas vēl notiek paralēli, ja mēs runājam par gataviem projektiem, tad bieži vien attīstītāji piedāvā dažādus bonusus, kā mēs viņus arī saucam. Arī mums pašiem bija, man liekas, ka vēl ir dažos projektos iespēja, ka tu vari dabūt virtuvi, piemēram, kas ir iekļauta projektā. Mums ir bijis arī kampaņa par apmaksātiem komunāliem maksājumiem, piemēram, jo tīri tas, ko mēs sapratām arī vienā brīdī, ka ja cilvēkam ir kaut kāds fiksēts ienākumu apjoms mēnesī, tad galvenā lieta, kas viņu uztrauc šajā periodā, kad Eiribors ir paaugstināts, ir, protams, šie ikmēneša maksājumi. Tad, ja mēs iedomājamies, ka cilvēks ievācās pilnīgi jaunā dzīvoklī, viņam jānopērk ir virtuve, kas vidē pat, mēs nerunājam par nekādu ļoti dārgu virtuvi, tad tur jārēķinās ar saviem 5-7 tūkstošiem, ir tā diezgan normāli. Ja, protams, cilvēks neņem no kaut kurienes citurienes veco virtuvi. Jā. Vai arī no vecā mājokļa, jo mēs esam redzējuši arī tādas gadījumus, ka cilvēki tiešām ievācās jaunā mājoklī, bet atved visas vecās mēbeles, un tad ir tā. Tad, citreiz ir tāda sajūta, ka tu nesaproti, ka viņš tā kā grib uzlabot to situāciju. Tas noteikti ir zem zīmes, tas ir pagaidu variants. Tas ir iespējams labāk. Tas ir arī īstenībā, ko mums ir vācu kolēģi stāstījuši. Tas, ko mēs Latvijā arī šobrīd mēģinām darīt, mēs strādājam pie tā, lai mēs varētu iekļaut arī virtuves, kā standarti, jo mums, piemēram, Skandināvijā tā ir pilnīgi normāla prakse, ka mājoklis nāk kopā arī iekļaut virtuvi. Un turpat neviens nevar iedomāties, kāds ir, kad tev atnāc mājoklī, tev nav virtuvi. Un savukārt mums bija diskusija kādu laiku atpakaļ ar vāciešiem, un vācieši teica, ka viņiem šīs virtuves vispār nevajag. Tādā ziņā, ka Bonavai nav jēga viņas pārdot, jo visi vācieši jau standartā nāk ar savu virtuvi jau no iepriekšējā mājokļa. Viņiem ir šī kaut kādā mērā to var saprast. Tā ir tāda zaļā domāšana varbūt, ka mēs varbūt nemēģinam katru reizi kaut ko jaunu, bet mēģinam kaut kā pielāgot jau esošo. Bet tomēr, ka tas tur īsti tā nestrādā. Latvijā savukārt cilvēkiem tomēr patīk šo te jauno virtuvi ielikt, un līdz ar to ievācoties jaunā mājoklī, tev momentāli rodās papildus izmaksas. Un tajā brīdī, kad tev jau ir jāpieņem lēmums, vai vispār pirkt vai nepirkt, un tad kā tu vispār tos pirmos mēnešus dzīvosi un tā tālāk, tad mēs arī mēģinājām kaut kādā veidā nākt pretī, atvieglot šos komunālos maksājumus, kas gan nav lieli, bet tomēr ir, vai virtuvi, un skatīties, kā tas cilvēks tur var, un kaut kādā veidā veicināt to visu. Jā, droši vien virtuvi viens, bet kā kopumā tu teiktu šobrīd jauno projektu attīstību? Viņi kaut kādā veidā evolucionē, viņā nāk iekšā kādas jaunās tehnoloģijas, nāk kaut kas moderns klāt, nezinu, kādas smart home funkcijas, vai vēl kaut kas, kas ir tas, ko tas gala patērētājs no jums prasa vairāk, tās lietas, kas ir tas, ar ko varētu rēķināties, tās novitātes varbūt?
Zin kā, ar tām novitātēm, man liekas, ka šobrīd jau energoefektivitāte A klase jau, man liekas, ir absolūtais higienas faktors. Nu, tur nevienam pat nav, tur neviens pat vispār nejautā, vai ir vai nav, visi jau pieņem jau to pat tādu standarta līmeni. Kas varbūt ir nācis klāt pēdējā laikā, bet tas gan varbūt ir kaut kādā mērā saistīts ar likumdošanu, ka mēs šobrīd visos jaunajos projektos mums ir, protams, arī ar šo te energoefektivitāti ir nācis tas, ka mums ir visos projektos piespiedu, bet mehāniskā ventilācija. Viņi ir piespiedi, jo vienkārši notiek. Un mums ir katrā dzīvoklī iekšā individuālā ventilācija rekuperatori, kas faktiski cilvēkam nodrošina to, ka viņam ir nepārtraukti svaigs gaiss mājoklī. Tas tāpatās, es domāju, ka varbūt nav nekas jauns, vairākos mūsu projektos arī zemgrīdas apkure. To tad visu, protams, var kaut kādā veidā saslēgt kopā aplikācijā, un to visu var arī vadīt attālināti, gan šo te ventilāciju, gan apsildi. Tas, ko mēs esam īstenībā novērojuši, jo mēs jau kādu laiku atpakaļ skatījāmies, kādas vēl varētu šīs papildus funkcijas tad piešķirt. Un mēs skatījāmies ļoti mums nāca cilvēki un jautāja tieši par iespēju vadīt attālinātu siltumu. Un tad mēs pat veicām vairākus pētījumus mūsu pašu mājās un sanāca tā, ka faktiski tam cilvēkam tas ietaupījums ir ļoti, ļoti minimāls, jo ņemot vērā to, ka mums ir daudz dzīvokļu māja, un teiksim, kaut vai ja viņš uz dažām stundām vai uz nakti atslēdz šo te apkuri, tad faktiski tā inerce, kas ir ēkai, faktiski pat nespēja to ietaupījumu šim te cilvēkam nodrošināt. Tie faktiski kaut kādi pāris eiro varbūt mēnesī. Un, protams, ir saprotams, ka privāti mājās lielākās, kur ir siltumsūkņi, kur ir varbūt apkur uz elektrību, kur ir krietni lielākas platības, tur šis ietaupojums, protams, ir saprotams. Bet mums, kā teiksim, dzīvokļu ēku attīstītājiem, mēs izmēģinājām visādus variantus un sapratām, ka tur tiešām ir runa par dažiem eiro mēnesī un ka varbūt bieži vien tie cilvēki pat nespēs novērtēt to. Es no savas prakses ar teiktu, man liekas, ka tas vairāk strādā tad, ja tu tiešām brauc, atvaļinājumā. Tu vari samazināt uz to laiku, uz kādu nedēļu, pieņemsim šos te grādus, jo tu saki, ja jums ir silto grīdu, kā saka, apsilde, tad tiešām, kamēr viņas atdziest, kamēr viņas uzsilst, tas ir ļoti liela tiešām tā inerce. Protams, ir arī vēl šī te ventilācija un rekuperācijas funkcija arī, kas papildus vēl piesilda un protams, šeit ir vēl viens moments, kad cilvēkiem ir jāmācās viņu arī lietot. Mēs, liela daļa tomēr cilvēku, mums ir bijuši arī vairāk gadījumi, ka, piemēram, atnāk klienti un saka, jūs teicāt, ka jums ir energoefektīvs mājoklis, līdz ar to būs zemes komunālās izmaksas, bet, man ir tagad liels elektrības rēķins, ja. Mēs sakam, tā kā teorētiski nevajadzētu būt, mēģinam pastīties, kas tur īsti ir. Un ir tā, ka cilvēks varbūt līdz galam nav sapratis to būtību, kā noregulēt apkuri kopā ar ventilāciju, jo bieži vien ir tā, ka viens silda, otrs dzesē, vai tur ir vaļā loks citreiz atstāts un vēl, un, protams, šīs te lietas vēl, kas man liekas, ka mums arī kā sabiedrībai vēl ir, jāapgūst ļoti daudziem un jāmācās, un tad, protams, tā energoefektivitāte arī atnāks, kopā ar to visu. Jums ir jāveido tāda, jūsu jauno klientu informācijas skoliņa. Jā, mums tāda jau ir. Mums ir tāda, mēs to saucam par mājokļu skolu. Jā, tā ir, jo pirms tam bija trakāk. Es varu pateikt, jā. Un mēs patiešām arī liekam kāpiņu tāpās dažādas instrukcijas un atgādinam, bet bieži vien ir tā, ka mums ir bijušas tā kā fiziskās skolas klātienē, ka mēs aicinām visus, kas ir nopirkuši dzīvokli pie mums birojā, un tad stāstam, rādam arī blokus, no kādiem ir uzbūvēta māja, stāstam par visu tehnoloģiju, un tad beidzot ar to, kādos leņķos filmēs apsardzes kamera, ko varēs dabūt. Un tad mēs kaut kādā brīdī pārgājām online to visu, lai cilvēki varētu vairāk pieslēgties. Bieži vien, piemēram, gan sieva, gan vīrs grib pieslēgties, un tad kaut kā tur pēc tam to diskutēt un pārunāt. Un tad, tad bieži vien ir tā, ka kaut kādas tās sadaļas vienkārši cilvēki varbūt palaiž garām, un tad, un tad nāk pie mums atkārtot, un tad mēs vēlreiz skaidrojam to visu, kaut kā tā.
Jā, man te vēl viens tāds proaktīvs jautājums. Es zinu, kad parasti vienmēr saka, parasti nevis parasti saka, bet tas ir fakts, ka principā šie jaunie projekti lielākoties tiek būvēti Rīgā un pie Rīgā, blakus, kā saka, Rīgai. Vai jūs kā viens no lielākajiem attīstītājiem redzat arī potenciāli kaut kur reģionos sākt būvēt, tur parādīties vairāk šīm te daudzdzīvokļu ēkām, vai tu neredz vēl šobrīd, ka tas varētu notikt un kāpēc? Tur, man liekas, ir tāds ļoti, ļoti vienkārši iemesls. Tur ir tā, ka būvniecības izmaksas faktiski visā Latvijā būs daudz maz vienādas, jo būvmateriāla cenas nebūs tā, ka, piemēram, Valmierā vai Cēsīs betons maksās lētāk nekā Rīgā. Faktiski viņam tas cenas būs tieši tas pats. Tad līdz ar to tās cenas būs vienādas. Jautājums ir, vai mēs varēsim šos dzīvokļus pārdot par tādu pašu cenu kā Rīgā. Un faktiski jau Rīga ir arī šogad gan. Es pat nezinu, pa pēdējiem ceturkšņiem neesmu skaties, bet tāpēc izlabojies kļūdos, tad man liekas, ka Rīga šogad beidzot ir apstājusies uz iedzīvotāju samazināšanās. Tā līmeņa bija pat kaut kāds neliels pieaugums, un pat neņemot vērā cilvēki, kas ir pārvākšies no Ukrainas. Līdz ar to tad beidzot mēs esam nonākuši tajā daudz maz stabilākajā pozīcijā. Un Rīgā vēl joprojām, diemžēl, 70% pat vairāk dzīvo padomju laika ēkās. Jā, protams. Un tad, ja mēs paskatāmies, kā kaut vai salīdzinot Latviju ar Lietuvu un Igauniju, tad Lietuvā primāri visi jauno mājokļu tirgus ir balstīts tieši uz imigrāciju. Viņi vismaz bija rēķinājušies ar to, ka uz viņu pārāksies vēl vairāk cilvēki, līdz ar to viņiem būs nepieciešama mājokļa, līdz ar to ir jābūvē. Latvijā, diemžēl, ir tā, ka mums tik daudz nepārvācās uz Rīgu, vismaz šobrīd. Un līdz ar to tas, ar ko mēs strādājam, ir tieši vairāk ar šo te dzīvojamā fonda atjaunošanu. Un tā situācija, es piekrītu, kad ir vienāda principā visās Latvijas pilsētās, bet Rīgā tomēr iedzīvotāji ir visvairāk, un šis te padomu sēriju veida dzīvojamais fonds ir vislielākais. Un līdz ar to es pilnīgi nekādā gadījumā negribētu izslēgt, ka Bonava kādreiz attīstīs kaut ko ārpus Rīgas, bet es domāju, ka šobrīd vismaz esošajā situācijā, kamēr Rīgā vēl joprojām ir šī te kritiskā situācija, tad tomēr laikam Rīga būs primārā, kurā mēs darbosimies. Principā galvenās bažas ir par pieprasījumu, vai vienkārši vai uzbūvēt šo te māju kaut kur reģionā, vai tiešām būs pietiekoši pieprasījums, kas spēs nopirkt visus šos daudzos dzīvokļus. Jā. Mēs arī skatāmies, tad mēs tā iekšēnē arī runājam, ka man liekas, ka tādās vidēji lieluma pilsētās vairāk tomēr vajadzētu darboties tādiem vietēji līmeņa attīstītājiem, un kur tiešām tur ir tiešām tā niša, kur var būvēt varbūt mazliet mazākus projektus, kur attiecīgi arī nebūs tā investīcija tik liela, vismaz sākotnēji, un pamazām attīstīt. Jo man liekas, ka Latvijā arī vispār nav tik daudz to vietējā līmeņa attīstītāju kā tādu, ja mēs paskatāmies. Un vēl ļoti liels ceļš ejams vēl esošā fonda atjaunošanā. Es domāju, tas ir siltināšanā un vispārējām nomaiņā. Tas, protams, tas vispār turpat nav. Bet, ja mēs pie šī pieskārāmies, varbūt to var minēt arī kaut kādas lielākos izaicinājumus un iespējas tieši nekustamā īpašuma tirgu. Nākamajā 5 gadē, ja mēs skatāmies, kā tu redzi nākošos 5 gadus. Iespēja noteikti attīstītājiem būs, ņemot vērā to, ka šobrīd vairāk projekti ir apstādināti, vai vienkārši tas, ko mēs arī, es tieši braucot pa ceļam paskatījos vienu atskaiti, ka faktiski pēdējos pāris ceturkšņos nebija neviens arī liels zemes darījums noticis, kas nozīmē Rīgā, kas nozīmē to, ka lai kaut kas jauns taptu, tam ir jāsākās ar zemes iegādi, jebkuram attīstītājiem. Un faktiski es domāju, ka tiem attīstītājiem, kuriem šobrīd portfelī jau ir iegādāta zemes gabali, iespējams, ka daudziem jau ir arī kaut kas saprojektēts, un tīri, kur šie lēmumi ir atlikti tīri dēļ dārgā finansējuma, tad es domāju, ka tiem ir tiešām labi iespēja tuvākajos 5 gados, tad, kad šis tirgus būs jau atpakaļ, un es pieņemu, ka arī cenas dzīvokļiem tomēr mēģinās izlīdzināties ar viņu
un Tallinu, tad es domāju, ka tur vairākiem attīstītājiem būs ļoti labas tā kā iespējas un izredz. Kas varētu būt tādi izaicinošie, par ko mēs arī runājam, tad, protams, mums kā attīstītājiem ļoti lielu daļu sastāda tieši būvniecības izmaksas, un tur, protams, šobrīd varbūt ir tā situācija mazliet izdevīgāka ar to, ka arī Skandināvijā ir nekustamā īpašuma nosacīta krīze, un ir virkne uzņēmumu, kas Latvijā gan ražo būvmateriālus priekš Skandināvijas tirgus, gan visu kaut ko sūta arī darbiniekus, tad varbūt šobrīd tā situācija ir mazliet labvēlīgāka, jo mums nav tik strauji cenu pieaugums. Jo vienkārši šobrīd, ja ir iespēja to pašu, saliekamo dzelzbetonu vai kādu citu materiālu, no kā mēs būvējam, ja kaut kādā tādā, karstā nekustamā īpašumu tirgus situācijā tepat pāri jūrai bieži vien pa augstāku cenu pārdotu Zviedriem, tad šobrīd tā situācija mums ir labvēlīgāka, ka mēs varam gan sarunāt, gan to cenu dabūt kaut cik adekvāti, un tas ir, protams, tā ir tā iespēja, vairumam attīstītāji. Kā tas attīstīsies turpmāk, protams, tas arī vēl nav skaidrs zināms, bet vismaz tā situācija ar tām izmaksām šobrīd ir kaut kādā mērā vismaz stabilizējusies, ja ne uzlabojusies. Jā, es varu saprast, ka es tev pārāk garu termiņu iedēvu ar tiem 5 gadiem, man liekas, ka šobrīd ir grūti prognozēt, kas notiks tuvākajā laikā, vai ne? Mums ir daudz un dažādi izaicinājumi, kas ir ārpus valsts, tā kā došana, 5 gadi prognozēt būtu ļoti nereāli. Vēl jau mums arī tas pats Rail Baltica projekts arī, kas kaut kādā mērā ietekmēs gan darba spēku un darba spēka izmaksas, gan to pašu būvmateriālu izmaksas un pie kaut kādas piegādes termiņus iespējams. Tā kā, redzēsim. Redzēsim, vai mums būs vēl Baltics. Kaut kādā mums jāskatās. Bet ko tu ieteiksi, kā tev liekas, tiem, kas šobrīd klausās un domā par nekustamā īpašumu savu mājokļu iegādu, vai šis ir īstais brīdis, vai vēl drusku kaut kas ir jāpagaida, vai jau ir nokavēts, vai kā? Kad ir tas īstais brīdis? Kad ir tas īstais brīdis pirkt? Man liekas, ka tas, ko es tiešām varbūt iemācījos no šo pāris pēdējo gadu varbūt pieredzi šajā sarežģītākā tirgus situācijā, ir tas, ka faktiski, ja tev ir vajadzīgs mājoklis, tad nekad nav slikts brīdis viņu nopirkt. Un vismaz tā mana prognoze, kaut vai paskatoties pēc tā, kas notiek, kaut vai es nezinu, ņemot vērā tādas pavisam elementārus tirgus ekonomikas pamatprincipus, ja teiksim, aug pieprasījums un piedāvājums nepalielinās, tad faktiski pieaug cena. Un tas, ko mēs arī redzam, ka no tāda kaut kāda ilgtermiņa faktora, ka ja tiešām šo te projektu nekļūs vairāk un faktiski, lai projekts nonāktu līdz tā kā gatavībai, kur cilvēks viņā var ieiet un sākt dzīvot, absolūtais minimums ir 2 gadi. Un ja mēs, piemēram, paņemam vērā faktu, ka šobrīd vairāki projekti vienkārši nav uzsākti, tad skaidrs, ka tuvāko 2 gadu laikā viņi arī nekur neparādīsies. Un ja ir vēlme neatlikt un sākt dzīvot un jaunajā projektā un uzlabot to situāciju, un ja tiešām tāda nepieciešamība, tad es domāju, ka šis ir tiešām ļoti labs laiks, lai iegādātos. Jau var paspēt vēl uz kādu īpašo piedāvājumu, var paspēt vēl pa labu cenu arī norezervēt nākotnes būvniecības projekts, jo es saku, es tīri tā atceroties no tās karstā tirgus pieredzes, jo atceros to, ka faktiski jau tās cenas jau vienkārši aug tīri no tā pieprasījuma. Viņas varbūt neaug tā kā pirms 2008. gada krīzes, kad tas pieprasījums bija vienkārši neregulēts un varbūt šad tad nepamatots, bet šobrīd viņas aug tīri no tāda veselīga tirgus skatījuma, un jo viss jau faktiski jau paliek arī dārgāks, līdz ar to arī nevajadzētu būt situācijai, ka mājokļi nepaliek. Tā kā, es domāju, cenas tur nekritīsies, vai ne? Viņas saka, šobrīd, es domāju, ka, es jau arī iepriekšējā reizē, kad arī mēs ar tevi runājām, es jau arī teicu, ka faktiski nav jau īsti pamats, jo tās cenas jau viņas ir uzliktas, tādas kā faktiski izmaksas plus, tur
ļoti maz procentu, jo man liekas, ka, es nezinu, vai ar tevi arī runājot, man patīk vienmēr salīdzināt nekustamo īpašumu biznesu ar kafejnīcu biznesu, ja, piemēram, kafijai uzcenojums ir 300%, ja, un tad tu vari viņu iedot 50% atlaidi vai 60 vai 70, un tu vienalga vēl pelnīs, ja. Tad nekustamo īpašumu tirgu un biznesā tas ir krietni savādāk, tur tās peļņas ir ļoti minimāls, un līdz ar to, ja attīstītājiem ir jāiedod liela atlaide, tad faktiski viņš to dara. Es pat neteiktu, ka bieži vien no savas peļņas rēķina viņš to dara pat no tāda jau negatīvā tāda piespiedu stāvokļa. Līdz ar to, ja mēs tās paskatāmies un saprotam, ka tās izmaksas ir pamatotas, tad īsti kaut kādiem kritumiem vai kaut kādām lielākām atlaidēm jau īsti nav pamata. Jā, Kaspar, es noslēgumā tev pajautāšu, ņemot vērā tavu lielo pieredzi tieši arī nekustamo īpašumu pārdošanas šajā te jomā. Tu no savas pieredzes vari pastāstīt vai ieteikt klausītājiem, kā tad izvēlēties šo dzīvokli, kas būs vērtīgs ilgtermiņā, pēc kādiem kritērijiem viņi izvēlēties. Es zinu, ka tev ir ieteikumi. Man laikam pirmais ieteikums, faktiski atbildot tieši uz tavu jautājumu, man ieteikums būtu, ka nevajag ilgtermiņā. Nevajag. Tas ir tas, kas latviešiem ir jāmācās. Jā, varbūt. Un tas ir arī tas, ko mēs tiešām arī saskaramies ar klientiem, ka tiešām nāk, un man arī pašam vairāku draugu jaunākie brāļi ir nākuši un ar domu, ka tagad es esmu viens, bet man vajag nopirkt 3 istabu dzīvokli. Jo kaut kad es apprecēšos, kaut kad man vajadzēs istabu bērnam. Jā, un, labāk es tagad to daru vienreiz, un tad viss. Jo man liekas, ka Latvijā kaut kādi cilvēki vēl joprojām varbūt, es nezinu, varbūt kaut kā baidās, varbūt viņiem nav saprotama īsti, varbūt arī tā. Jo nepavēlti, man liekas, kad palabo man, ja es kļūdos, tad Latvijā arī šī te kredītu un vispār finansēšanas, varbūt tā kultūra nav tik labi izveidojusies. Es nezinu, kā jums no bankas viedokļa. Ja salīdzina, teiksim. Jā, protams, mums ar hipotekāriem kredītiem mums ir 2 mazāk nekā vidē Eiropā. Tā, ja mēs skatāmies mājassaimniecības. Tāpēc es saku, ka man kaut kā liekas, ka cilvēki tomēr varbūt baidās, varbūt ir kaut kāda negatīva pieredze bijis, kas tomēr ir kaut kādā brīdī jāmaina. Un arī tā mājokļa pirkšana un pārdošana patiesībā nav tik sarežģīts process. Ja var atnākt un it sevišķi, ja pērk jauno projektu, tad, man liekas, ka bankā vienmēr būs ar atvērtām rokām. Cilvēkam visu izskaidros, izvedīs cauri visam procesam un arī, teiksim, pie attīstītājiem atnākot, tā kā iedos labāko padomu, un tad, protams, ir tā, ka bieži vien ir tā, ka ilgtermiņā to mājokli varbūt nemaz nevajag pirkt, vajag pirkt tādu, kāds tev ir esošajā situācijā nepieciešams. Skaidrs, ka varbūt šiem te cilvēkiem, ja tā cena pieaugs, tad, protams, viņi ilgtermiņā varbūt būs nopelnījuši, bet tajā pat laikā ir jāatcerās, ka lielāks mājoklis arī uzturēšanā būs dārgāks. Maksājums, protams. Un lielāks maksājums, vispārējais, tāpēc, bieži vien ir vienkārši jāpaskatās, kas tev tiešām ir vajadzīgs, un tad jau atnāk tas. Ļoti labs padoms. Ko tad, laikam, teikšu tev lielu paldies, un jānovēl katram latvietim, laikam, pa savai mājvietai, vai ne? Jā, obligāti. Un atbilstošai mājvietai tāda, kāda viņam ir nepieciešama tieši tajā konkrētajā brīdī, tā kā, viss tās, ka tas 25. gads ir tāds ar cerībām pilns vismaz. Jā, mēs tā vismaz arī uz viņu skatāmies, ka viņš varētu būt jau krietni labāks. Mēs tieši tāpatās, tā kā mūsu vīzijas sakrīt, tas jau ir īstenībā labi. Tā kā. Jā, paldies jums, klausītāji, ceru, ka jums patika mūsu saruna, un tad tiekamies kādos citos interesantos tematos nākamreiz. Atā.